Sagatavojies izbraukšanai, nolādētās lietas ir noņemtas, nošķirtas svētumam. Daudziem no jums šis būs apstiprinājums tev. Kādam Dievs dos izpratni, apzināšanos par to, ko Dievs dara, un tad Dievs sāks apstiprināt visas lietas, ko teikšu. Mēs atkal esam pārvietojušies. Garīgi ir daudzas lietas, ko Dievs teiks mums darīt. Kādiem tās ir vairākas vietas, kur Dievs ir teicis doties. Kādam tu esi bijusi noteiktā vietā, vai tas ir fiziski, vai garīgi, vai emocionāli, un tad Dievs tevi pārvieto uz citu vietu, citu domāšanu, citām emocijām. Tur, kur mēs esam tagad, Dievs saka, ka ir laiks sagatavoties izbraukšanai. Atkal, ja tev ir tā kā man, Dievs man ir vedis uz vairākām dažādām vietām, pilsētām, tas arī ieskaita manas emocijas, ir bijušas daudzas lietas. Un, kad padosies Dievam, tev jābūt elastīgai, jāpielāgojas. Kad Dievs saka, tad jābūt gatavai pagriezties, mainīt virzienu, pārkārtoties. Pat ja tas ar tevi uzreiz nesakrīt, vai tas tev pat nepatīk, vai tas nāk kā pārsteigums tev, lai arī kas tas būtu, ko Dievs aicina darīt. Bet, kad Dievs runā, paklausība ir labāka par upuri. Atlikt paklausīt ir nepaklausība. Daudzi no jums pārvietojas. Kādi nepārvietojas fiziski uz citu lokāciju. Dievs var likt pagriezties citā veidā. Pārbaudi, ko Gars tev saka personīgi, lūgšanā, privātajā laikā ar Dievu un izšķir, kur tu esi pēc šī vārda. Ja viss ir priekš tevis, ja kaut kas ir priekš tevis un tev ir jāizlem, kā kustēties uz priekšu, dzirdot šo vārdu. Vārds, mostoties no sapņa, Dievs teica: atstāj nolādētās lietas aiz muguras. Tie ir objekti, cilvēki, apstākļi, situācijas, lietas, lai tu vari doties uz nākamo vietu. Sapnī Dievs man teica doties uz citu vietu. Sapnī centos ņemt līdzi lietas no vecās vietas, kur dzīvoju. Tev jāpaklausa, lieta vai cilvēks var nebūt ļauna, vai situācija nav ļauna. Kad Dievs liek darīt un liek paklausīt, pat ja nesaproti to, kāpēc liek to darīt, tici un uzticies, ka ir iemesls. Dievs var testēt tavu paklausību. Tu to sapratīsi vēlāk. Dievs daudziem saka, lai atstāj lietas, vietas, cilvēkus aiz muguras. Nolādēts nozīmē lemts iznīcībai, atdalīts no Dieva, pakļauts dievišķam lāstam. Jāpaklausa Dievam, jo ja neatstājam nolādētas vietas, cilvēkus, situācijas, domāšanas veidu, tas var izraisīt lāstu uz tevi. Tas ir šķērslis, bloks, barjera progresam. Tev tam nav laika, tu jau šai ceļojumā esi pietiekami ilgi. Lūdz Dievam spēku atstāt nolādēto aiz muguras. Tam ir iemesls, kāpēc Dievs liek tev to darīt. Dievs grib, lai tu sāc visu no jauna, tiklīdz tu ieeji šajā nākamajā pilsētā, šajā vietā, šajā mājā. Dievs negrib, lai tu ņem kaut ko no vecā līdzi. Dievs grib, lai sāc visu no jauna un uzticies, ka Dievs dos resursus, ko tev vajag, lai iegādātos jaunas lietas. Dievs vēlas, lai ņem dažas lietas sev līdzi un pārējo mest prom, pat ja tas ir kaut kas, ko tu varētu lietot. Lūdz Dievam, lai runā, ko atstāt un ko dot prom. Šī ir jauna sezona, jauna teritorija, un Dievs ved tevi uz nākamo vietu. Tu esi arvien tuvāk un tuvāk apsolījuma piepildījumam. Šī ir vēl viena pāreja. Ir laiks doties uz priekšu, Jēzus Kristus vārdā. Esi paklausīga svētajam garam, lai arī kur viņš tevi vestu, ar ko turēties kopā. Nebūs vairs atlikšana, blokādes, barjeras Jēzus Kristus vārdā. Jozuvā 6, 16, 21. Un notika 7. reizē, kad priesteri pūta tauras, Jozuvā sacīja tautai: kliedziet, jo tas kungs šo pilsētu ir nodevis jūsu varā, un šī pilsēta, lai krītā kunga sodā. Viss, kas vien tanī ir, un viņa pati, lai top izdaldēta, tikai netikla Rahāba, lai paliek dzīva. Viņa pati un visi, kas ir pie viņas atrodami viņas namā, jo viņa bija paslēpusi sūtņus, ko mēs bijām izsūtījuši.
Tikai sargieties no tā, kas ir padots iznīcības lāstam, ka jūs paši netopat par tādiem, kas ir iznīcināmi, un ka jūs neņemat daļu sev un tā nepadarāt ar Izraēlu nometni par tādu, kas ir padota lāstam, un ka jūs to nenovedat postā, bet viss sudrabs un zelts un vara un zelts rīki, lai ir svēti tam kungam, un tie, lai nāk pie tā kunga dārgumiem. Tad nu tauta kliedza, tauras tika pūstas, un tiklīdz tauta sadzirdēja tauru skaņas, tā sāka kliegt vēl skaļāk, un tad arī mūri sagruva, un karotāji iegāja pilsētā, katrs no savas vietas. Un kad nu viņi pilsētu tā bija ieņēmuši, viņi galīgi iznīcināja it visu, kas vien bija pilsētā. Vīrus un sievas, bērnus un sirmgalvjus, no vērša līdz sīklopam un ēzelim, viss tika nogalināts ar zobena asmeni. Jērika ir apsolītā zeme. Tu esi arvien tuvāk un tuvāk apsolītai zemei. Daudzi no jums esat pagriezušies. Ir daudz teritorijas, ko Dievs tev deva, un tu domāji, ka tā ir tava apsolītā zeme, ka jau bija apsolītajā zemē. Dievs kādam saka, ka ir vairākas teritorijas, kas saistītas ar to, ko tev ir apsolījis. Tā var būt 2., 3., 4., 5. daļa, nezinu, kurā tu esi. Piedzīvojumā. Es jau sajuku skaitīšanā. Es zinu, ka Dievs kustās. Zinu, ka lietas ir pagriezušās. Un šis ir priekš daudziem jums. Viņi gāza Jērikas sienas nost un ieņēma pilsētu. Dievs lūdz sev kaut ko kā upuri. Tu ieņemsi pilsētu. Dievs saka, ka tu iekarosi pilsētu. Ir laiks doties uz priekšu. Nepaturi nolādētās lietas. Lūdz Dievam atklāt, ja nezini, kuras tās ir. Izraels pārkāpa instrukcijas. Tas bija dēļ viena cilvēka. Viens cilvēks var aptraipīt, piesārņot visu nometni. Viens slikts lēmums, viena situācija var sabojāt visu. Esi gudra pārvietojoties uz priekšu. Jozua 7.1. Bet Izraēla bērni pieskārās pie tā, kas ar lāstu bija nolemts iznīcībai, jo Ahans, Karmija dēls, bet tas Zabdija dēls un Zeraha dēls no Jūdas cilts bija paņēmis no aizliegtā. Tad tā kunga dusmas iedegās pret Izraēla bērniem. Šī nepaklausība, mankārība, tas izraisa lāstu un iznīcību. Tā nav tava daļa. Atstāj pilnībā visas nolādētās lietas. Jozua 7, 10 līdz 13. Tad tas kungs sacīja Jozuam, celies, kāpēc tu guli uz sava vaiga? Izraels ir grēkojis un pārkāpis manu darību, ko es esmu tiem pavēlējis. Viņi ir arī ņēmuši no tā, kas bija ar lāstu iznīcībai nolemts. Viņi ir zaguši, ir melojuši un ir ielikuši paņemto starp saviem rīkiem. Tādēļ arī Izraēla bērni nespēja vairs savu ienaidnieku priekšā pastāvēt, bet tie saviem ienaidniekiem pagrieza muguru, jo tie paši ir kļuvuši nolādēti. Es turpmāk vairs nevarēšu būt ar jums, ja jūs neiznīcināsiet no sava vidus ar lāstu apkrauto. Celies augšā, šķīsti tautu un saki, dariet sevi svētus rītdienai, jo tā saka tas kungs, Izraēla Dievs. Iznīcības lāsts ir tavā vidū, Izraēla. Tu neesi spējīgs pastāvēt savu ienaidnieku priekšā, kamēr neiznīcināsi šo lāstu no sava vidus. 25. 26. pants. Un Jozua tad sacīja, kā tu mūs esi ievedis nelaimē, tā tas kungs tagad tevi ieved nelaimē, un visi Izraels to nomētāja ar akmeņiem, un viņi tos sadedzināja ar uguni, un uzkrāva tiem virsū akmeņus, un tie uzcēla pār tiem lielu akmeņu kaudzi, kas ir palikusi līdz šai dienai, un tas kungs mitējās savā dusmu karstumā. Šo vietu līdz pat šai dienai tādēļ vēl sauc par Ahoras ieleju, nelaimes ieleju. Dēļ nepaklausības tika iznīcināts. Ja iznīcinās nolādētās lietas, lāksts tiks noņemts. Mēs varam sevi pielīdzināt Ābramam stāstam, kur Dievs Ābrahāmam teica, pirms viņa vārdu mainīja uz Ābrahāmu, iziet ārā no tēva nama, atstāt valsti un doties uz citu vietu, kur Dievs parādīs. Ābrahāms nezināja sākumā, kur ir tā vieta. Kādiem no jums bija tas pats jādara? Jūties neērti, iespējams devies atpakaļ uz vietu vai gāju uz pazīstamu vietu, bet jauna vieta pazīstamā teritorijā. 1. Mūzes 12, 1 līdz 3.
Un tas kungs sacīja uz Ābrāmu: izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu, un es tevi darīšu pa lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Kādiem šis ir tavs pirmais solis izkāpt ticībā? Un šis ir apstiprinājums, ka Dievs saka, ka ir laiks izbraukt, doties prom. Tu tiec sūtīta trimdā, piespiedu dzīve prom no dzimtenes, Dievam par godu, jo tu tiec atdalīta kā svētā. Dievs atdala, lai attīrītu. Dažus Dievs atdala, jo grēks attālina, izolē, jo ir nepaklausīgi un ir soda sezonā, bet tiem, kurus Dievs atdala, svētuma dēļ, jo Dievs ved tevi uz citu vietu. Dievs darīs ko jaunu tavā dzīvē, jauna instrukcija. Cipars, ko Dievs man deva, ir 643. Sapakoties un sagatavoties izbraukšanai. Kādam tu jau esi gatava un centies saprast, kad doties. Kādam Dievs saka, tu nemaz neesi gatava doties un ir laiks sagatavoties. Jautā svētiem garam, ko darīt. Cipars 643 arī simbolizē karalistes paviljons, ēka, pils, telts. Ir laiks doties uz savu nākamo vietu, karalistes paviljonu, jauno māju, bet ir laiks sakrāmēt mantas un sagatavoties izbraukt.